ministrs Ķīlis bija pateicis, ka steidzami ir jāpārbauda izglītības kvalitāte visas izglītības iestādes, jo esot viss slikts. Tad viņš inicējis toreiz lielo akreditāciju, un tad daudz ekspertu komandu atbrauca uz visam augstskolām vērtēt. Un es toreiz iepazinos ar vienu ekspertu. Viņš ir atbraucis vērtēt mūsu studiju programmu informācijas tehnoloģijas no Lietuvas. Fantastisks eksperts tieši toreiz viņš to saucā par distance learning. Ja? Un viņš man ilgi skaidroja atšķirību, kas ir kas ar vairākām terminoloģiem. Izrādās, viņš bija tiešām pasaules līmeņa eksperts. Un tad viņš man uzdeva jautājumu, Oksana, kāpēc tev nav tālmācības? Un es toreiz teicu, tāpēc, un sāku stāstīt viņam stereotipus īstenībā. Un viņš man, pagaidi, tie ir stereotipi. Un tad pēc sarunas ar viņu es sapratu vienu lietu, ka nevajag domāt un dzīvot ar stereotipiem, vajadzētu paskatīties plašāk.